Strādājam bioloģiskajā saimniekošanā, tā teikt jau ģimenes uzņēmums. Gaļas lielopi, bioloģiskā graudaudzēšana, uzbūvējam savu kaldu, kombaini ir tehnika, gaļas lielopi arī, vairākos 100 jau. Tā kā strādājam. Kāpēc mums ir bioloģiskā saimniecība? Kāpēc? Dzīvesveids, izvēle, katrs saimnieko kā vēlās. Katrs jau izvēlās savu ceļu. Kritērija, lai iestātos bioloģiskajā saimniekošanā, ir 3 certifikācijas institūcijas valstī, jāraksta iesniegumi un jādara. Nekas jau sarežģīts tur nav. Papīri gan ir jāpild diezgan daudz, un prasības ir adekvāts, viss ir kārtībā. Grūtākais jau lauksaimniekam ir kredīts. Ja kredīti ir saprotamā daudzumā, tad jau nav jau tā, ka nevar nopelnīt. Es nezinu, šogad ar lopiem, ja 10 gadus es esmu audzējis viņus un tikai tā teikt, tas kā ieguldījums ir bijis investīcija, tad pirmais gads, kad kaut kas ir finansiāli no tā nāk atpakaļ. Ar graudiem, graudiem bija smags gads. Nezinu, kuram labāks, kuram netik labs, bet cik es runāju riņķī, diezgan sarežģīta situācija tai graudaudzēšanā, bet gads no gada atšķirās. Tas tāds ieguldījums nākotnē, es teiktu, pensijas fonda uzkrājums. Braukt kaut kur tālāk. Jā, es pamēģināju arī, pirms es iesāku, es arī pamēģināju, kā tad tur ir tālāk aizbraukt kaut kur, bet pietika ar dažām nedēļām, lai es saprastu, ka strādājot tepat valstī, taču var tāpat visu izdarīt un sakārtot, vajag tik vēlēties.